Novembra beigās Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvji un projekta Europe Direct Austrumu Latgalē dalībnieces devās pieredzes apmaiņas braucienā pa Eiropas Savienības finansēto projektu vietām Somijas lauku teritorijās. Brauciena laikā mēs piedāvājām dalībniekiem informāciju par dažādiem projektiem, par Eiropas Savienības finansējumu, par to, kā šo finansējumu izmanto Somijas iedzīvotāji, un mēs arī likām padomāt par to, kā šīs idejas, kas tika gūtas Somijā, varētu tikt realizētas tepat Latvijā, izmantojot gan Eiropas Savienības finansējumu, gan arī Latvijas finansējumu. Delegācijas dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Latēnrantas pilsētu, kur ir mājvieta lauku uzņēmēju konsultāciju centram ProAgrija. Centra darbinieki iepazīstināja ar organizācijas piedāvātajiem pakalpojumiem lauku teritorijās, subsīdiju izmantošanu, vietējo biedrību devumu, kā arī ieguvumiem, ko snieguši Dienvidaustrum Somijas Krievijas pārobežu sadarbības programmas projekti. If we are talking about business sector, one benefit to the Finnish side is very often that we want to promote our export to Russia. Russia is a very big market, so we want to introduce the products and standards we have so that they are accepted at the Russian market. And on the other hand, the Russian organizations and people are very eager to learn about the Western technologies. They want to adopt them. Somijā plaši tiek izmantotas arī līderu programmas iespējas. Katrā reģionā ar līderu projektu finansējumu nodibināti jauni uzņēmumi, radīti daudzi 10 jaunu darba vietu, kā arī simtiem iedzīvotāji piedalījušies dažādās apmācībās un semināros. Ar mērķi piesaistīt vairāk turistu, līderu projekts īstenots arī nelielajā Savitaipales pašvaldībā pie skaistās Saimā ezera. Этот проект называется «Голубая Сайма», «Синяя Сайма», по-русски «Озеро Сайма». Значит, в эту компанию входит много предпринимателей. Компаний, в данный момент 41 компания сюда входит, включена. Мы сделали рекламные буклеты вот такого характера. Значит, и здесь рассказано о каждой компании, в частности, чем компания занимается. С этими буклетами мы ездим по разным странам. Мы раздаем своим клиентам. Туристы, приезжающие в наш город, они могут посмотреть не только наш поселок, они могут посмотреть окрестности. Здесь есть карта с расположением всех компаний, которые участвуют в этом проекте. Приезжающий сюда турист получает буклет, он может найти проживание, он может найти программы, которые проходят в нашем поселке или в ближайших, концерты, летние программы, зимние программы. Он может найти сайт нашего поселка, посмотреть все на сайте. Значит, познакомиться с каждой компанией в отдельности, найти магазины и, в общем-то, все, что нужно. Sveču fabrikas saimniece teica, ka buklets esot labākā reklāma viņas uzņēmumam, kurā jau 18 gadus meistaru prasmīgajām rokām tiek darinātas un izdekorētas sveces. Это очень хорошо тем, что на это не уходит много денег. То есть маленькая группа, там 4-5 человек, едет на выставку, берет с собой вот эти буклеты и знакомят туристов и гостей с этими компаниями. То есть деньги уходят в основном вот на печать. Вот. Поэтому я считаю, что это очень удобно, и для нас это очень большое преимущество, потому что вот в данный момент я, например, на рекламу вообще не трачусь. Мне достаточно вот этих буклетов. У нас есть Facebook, у нас есть ВКонтакте, где мы рекламируемся. Здесь все на этом буклете обозначено, и клиенты нас находят. И каждый год мы приглашаем новые компании, расширяемся, и, в общем-то, это огромная большая помощь из Евросоюза. Savitaipalē, līdzīgi kā citviet Somijā, pensijas vecuma cilvēku ir vairāk nekā jauniešu un cilvēku darbspējas vecumā. Šo problēmu Somi risina strādājot ar moto "Gulta ir vissliktākā vieta vecam cilvēkam", kas paredz, ka arī pēc darba gaitu beigām cilvēks paliek aktīvs, piemēram, iesaistās kādā nevalstiskajā organizācijā un piedalās sabiedriskajā dzīvē. Viņiem ir vispār citāda struktūra, sociāla dienesta kā tāda, jā? Un daudz atšķirību no mums, ļoti daudz.
Ļoti daudz interesantas lietas bija, jā, par tiem veciem cilvēkiem, jā, par to struktūru, kā viņi strādā ar veciem cilvēkiem. Jā, viņiem prioritāte, kā tiem jābūt mājās, nevis pansionātos. Jā, tas ir ļoti labi, man liekas. Pieredzes apmaiņas brauciena noslēgumā delegācija apmeklēja Igaunijas pilsētas Viljandī Europe Direct informācijas centru. We have also 2 fairs, education fair and that's just one fair where is very different things and it's together with Hanseatic days, so it's very quite a lot of people and so business entrepreneurs and yeah, we will also be there with our tent and giving information about European Union. Jāteic, ka viens no jautājumiem, kas visvairāk interesēja viesus, bija par eiro ieviešanu Igaunijā un ko latviešiem vajadzētu paturēt prātā pirms janvārī gaidāmā svarīgā notikuma. In Estonia, many people are saying that when it came to euro, then it's more expensive things, but we can't say that they weren't expensive when we hadn't euro. So I think it's you don't have to afraid. It's more easier to travel and so. Delegācijas pārstāvji atzina, ka Somijā redzētais devis daudzas idejas turpmākajam darbam. Bija ļoti patīkami apstīties, kā strādāt citās valstīs, un tomēr kaut arī tā atšķirība ir diezgan liela. Ņemsim kaut vai ekonomiskajā ziņā, un iespējas arī var salīdzināt, bet ir iespējas, ko tiekties un kaut vai ko paņemt no tā visiem braucieniem. Kaut vai kādu pieredzi, kā cilvēks strādā, un arī tas ir ļoti vērtīgi. Kaut vai tu jau pašā laikā, tas dod to pieredzi pašam, kā tu gribi veidot to vīziju par to visu, uz kuriem tu gribi tiekties. Galvenais ir idejas un kaut kādi neparasti risinājumi ikdienas izaicinājumiem, ikdienas darbiņiem. Otrs ļoti svarīgs ieguvums ir kontakti un varbūt konkrētas arī kontaktpersonas, ar kurām mēs varējām parunāt, apspriest konkrētus projektus nākotnē, sadarbības iespējas, parādīt, ka mēs esam uzticami partneri un arī paskatīties, izvērtēt, cik uzticami ir viņi. Ja kādam vēl interesē informācija gan par projektu iespējām Somijā, gan citās Eiropas valstīs, var nākt uz Reizeknes novada pašvaldības ēku, uz Europe Direct informācijas centru. Mēs labprāt pastāstīsim gan par projektiem Somijā, gan par projektiem Eiropas Savienībā, gan par projektu iespējām Latvijā un it īpaši jau 2014. gadā, kas ir pavisam jauns periods projektu apsaimniekošanā. Pieredzes apmaiņas braucienu uz Somiju organizēja un finansēja Reizeknes novada pašvaldība un Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē.